This recording. Mani sauc Kalns, Misters Kalns, un jūs tūlīt piedalīsieties melnā humora topā. Tā, šonedēļ mēs sadarbojamies ar firmu Stamars, kuras piedāvājums jūs varat apskatīt izstādē Māja 2008. Šonedēļ no trešdienas līdz svētdienai Ķīpsalā. Ja? Katras dienas uzvarētājs saņem 2 ielūgumus uz šo izstādu un, protams, arī tādu kā loterijas biļeti uz mūsu lielās balvas izlozi, un lielā balva no firmas Stamars ir duškabīne. Jā, tālūk, duškabīne. Šīs dienas tēma, šodien tad izbrāķētie sakāmvārdi, kur sakāmvārdu eksploatācijas komisija ir izbrāķējusi, un sākotnēji viņi varbūt bija savādāki, nekā mēs parasti zinām. Ja, ja neesi izdzēris mucu, tā tālu neskanēs, un meliem kājas nav kā basketbolistam. Tukša galva pie stūres sasitās vieglāk. Dari, ko darīdams, pasēdi, uzpīpē, paštuko. Jā, uz vadītāju un gājēju kļūdām mācās ķirurģiskās nodaļas praktikanti. Neskat vīru no apenēm, bet no tā, kas tajās. Citam nevienā acī, bet man jau baļķis. Braucot lēnām, tu priecāsies par dabas ainavu, braucot ātri, tu pats kļūsi par dabas ainavu. Kurš putniņš agri ceļas, agri tiek buljonā un izliet ūdeni, iespējams nesasmelsi šņabi gan. Jā. Kas no rīta otrādi apvilci zeķi, tas viss dienas staigās ar otrādi apvilktu zeķi. Dots devējai atdevās un labi vien bija un sasildi padusēja kortelīti, bet viņš tev šļērks pa bēniņiem. Kas citam bedri roka, tas lāpst tu labo ziemā, bet ledus cirkni vasarā. Kas pirmais brauc, tam pirmajam beidzas degviela un vienkārši neskati vīru. Ja brokas sadod draugam, tad draugs aptaukojas kā viens vēlas. Kas augstu kāpj, tas nonāk Latvijas televīzijas tornī. Dari, ko darīdams, ko nedarīdams, nedarīja. Kurš putniņš agri ceļas, tam Ingmārs Līdaka iztīra būri. Vēl par putniņu, kurš putniņš agri ceļas, tas pirmais pamūt noraujas un darbs dara darītāju, slinkums priekšnieku. Liela brēka, mazs dzibumu loceklis. Kas citam bedri roka, tas pats arī aizrok, un mūžu dzīvo, un tā arī viņi nodzīvo. Jo pliks, jo traki filmējas pornofilmā. Ragavas taisa vasarā, ratu ziemā, bet kanģu var dzīt visu cauru gadu. Jā, maz cinīts neko negāž, tomēr tirgu gan maksā latu un 30. Maz cinīts gāž lielu vezumu, bet lielā bedrē var sačakarēt garīgo uz vairākām nedēļām. Maz cinītis salauž lielu trimeri, arī tāds. Caur ērkšķiem uz mājām no ciemata kafejnīcas. Ābols no ābeles tālu nekrīt, jo noplūc jau zaļu 4. 6. klases skolēni. Labāk zīle rokā nekā kastanis dibenā. Kas atļauts Jupīteram, tas nav atļauts ceļa satiksmes noteikumos. Neskati vīru pēc mašīnas, pie kuras viņš stāv, un dots devējām atdodas, un pēc tam paprast 15 LS. Ķirurgs savu darbu padarīs, moris var iet uz kruķiem. 7 reizes nomērīja, uzpīpē, nomērīja vēlreiz un tikai tad droši paziņo sava daikta garumu. Cits transit gloria mundi, jeb tulkojumā tā paiet pasaules dīdžejs godmanis. Labāk penis rokā nekā kule kokā, un labs nāk ar gaidīšanu, bet Valdis silts paliek no 0,7. Kas uz citu saka, tas pats arī ir futbolists. Kas citiem bedri roka, tas ir kaprats vai būvstrādnieks, un rīts nav gudrāks par pieklasnieku. Nav dūmu bez marihuānas.
Kurš putniņš agri ceļas, pirmais dabon pa knābi un nemāci vecu runci nolaist poda vāku un noraut ūdeni. Vilks paēdis un tā stulbā kaza arī 3 reizes apmierināta. Dari, ko darījams, tikai neatstāja lieciniekus un dāvinātam opelim zem kapot neskatās. Kas pirmais brauc, to pirmo arī ceļu policija paņem. Kas lēni nāk, to pēc polša nesūta. Kas lēni nāk, to pēc polša nesūta. Kur malku cērt, tur vēl nav ielikts gāzes apkurs katls. Kas pirmais brauc, tam pirmajam beidzas benzīns, ko taupītājs to atnāk un paņem oligarhi. Kaķa lāsti ir vissulīgākie, kad viņam jāmūk kokā no bulterjera. Veca māte tālu no ābeles nekrīt. Kas sunim asti cels, ja ne veterinārā ārsts. Kas neriskē, tas nelec ar izpletni bez izpletņa. Vēl viens cinīts. Mazs cinīts gāž lielu vēzuvu. Nespļauj akā, no kuras pats naftu pumpē, un kas smējas pēdējais, tas ir žirafe un lēni pielec. Kas citam skabārgu acī redz, tas dzimis galdnieks vai okulīsts, manuprāt, arī varētu būt. Kā tavu bitīt matos tavu māte dzied vēlreiz župļu dziesmu. Kā tavu bitīt matos tavu māte dzied vēlreiz župļu dziesmu. Kāds sūds, tāds saimnieks. Nospried par vīru pēc cepuma, nespried par vīru pēc cepuma un ēdiet ābols un plūmes, no ābeles tālu nekrīt. Griez matus ziemā, kainagus vasarā. Jā. Nu, vēl ir šausmīgi daudz. Šausmīgi daudz. Kas tad? Ja lieldienu rītā 30 reizes apskriesi kails ap māju, tad kaimiņi par tevi domās sliktu. Rīts gudrāks par tevi. Jā, ja pa nakti nies dibens, nākamajā rītā smirdēs pirksti. Čurāt gribas tiem, kas prasa. Kas augstu kāpi, tas vakarā dabūs eklers noēsties? Vīrietis, sieviete ir gandrīz vienādi. Vissaldāks mēs tas, kurš labu mantu sapīpējies, tā? Melnbalts ir katram savādāk krāsains. Skrien kā vējš un pēc tam labo kaimiņam loģijas durvis. Tas ir tiešām jauki. Marinēts gurķis no burkas tālu nekrīt. Ābolu apēd turpat pie ābeles. Cita acī 50 gramus neredz, savā puslitru nepamana. Labāk zīle rokā nekā medību bise kokā. Savu sviestu publiskā sarunā pie Domburu jau nemana. Kas neriskē, tas nē. Kāda māte, tāda meita, ņida troška. Riešanai laba suņa nevajag, vajag tikai saprast tikai parastu Skotijas retrīveru ar ciltsrakstiem. Nespried par sievu pēc mineta. Vāvere jau neies čiekurus pirkt, vāvere ies pirkt aizskarus, galdu un tepiķi. Tā, labāk zīle rokā nekā zīle pakaļā. Zaķi tiesā vilku palaiza. Nav dūmi bez piedegušas vistas filējas. Nepūt no piepūšamās mušas ziloni, pārsprāgst takšbeļina. Mēs esam atbildīgi par tiem, kuriem epilējam apmetojumu. Meliem ātras kājas, jo ir caurēji, un dāvinātais zirga desais zobos neskatās. Jā, tā. Nu, tā viss. Daudz bija labi. Nu, man liekas, kas uz citu saka, tas pats arī ir futbolists kaka. Vai, teiksim, kas atļauts Jupīteram, tas nav atļauts ceļu satiksmes noteikumos. Vai ķirurgs savu darbu padarīs, moris var iet uz kruķiem. Mūžam saule debesīs, kāds tēvs, tāds dēls. Kurš smējas pēdējais? Nē, nu, bet te bija viens ļoti labs neskati vīru. Tāds bija. Nu, tā, jā, labi. Nu, un citam nevienā acī, bet man jau baļķis. Nu, un kas lēni nāk, to pēc polša nesūta. Lejieties par to kaku, tas bija labs. Nu, tev viss kaut kas te ir. Jupīters un ķirurgs un caur ērkšķiem uz mājām no ciemata kafejnītes arī labi. Nu, tas ir viss Andreja sarūpēts. Andrejs tad saņem ielūgumu uz izstādi Māja 2008. Nu, un, protams, ir pretendents uz firmas Stamars dāvāto duškabīni.